Sveiciens! Šodien es tev vēlos pastāstīt par to, kā pareizi sagatavot korālmainu ūdentiņu. Tu jau zini, ka korālmaina ūdens satur minerālus, kas palīdz sārmināt un negatīvi uzlādēt ūdeni. Viena šāda paciņa satur 10 mazās šasē paciņas. Šāda te paciņa paredzēta uz 1,5 litru ūdeni. Katram cilvēkam nepieciešams 30 ml uz 1 kg svara. Ja tev svars lielāks par 100 kg, tad attiecīgi formula ir savādāka. Tātad viena šī šasē paciņa es parasti sajaucu uz 1 litru ūdens. Kāpēc uz 1 litru? Jo pirms dzeršanas es pievienoju silto ūdeni. Ūdeni vēlams uzņemt ķermeņa temperatūrā 36 līdz 40 grādi siltu ūdeni. Jo tādā veidā ķermenis nepatērēs lieku enerģiju, lai to sildītu vai atdzest. Kā mēs dzeram ūdeni? No rīta tukšā dušā 640 ml lēnā garā. Pirms brokastīm. Otrs piegājiens pirms pusdienām, kādu stundu. Un trešais piegājiens pirms vakariņām, stundu 2. Ja gadījumā tu ēd 2 reizes, tad attiecīgi dienas laikā tu izdari vairāk ūdeni. Bet katrā ziņā sārmainu ūdeni mēs lietojam tikai tukšā dušā, jo mūsu kuņģī ir sārmaina vide, un sārmainu ūdeni mēs dzeram tad, kad kuņģī nekas nav. Jo tad, kad kuņģa skābe jau ir izdalīsies, mēs esam kaut ko apēduši, dzerot sārmainu ūdeni, mēs šo kuņģa skābi atšķaidīsim, un pārtika nesadalīsies kvalitatīvi. Līdz ar to iemācāmies dzert tikai tukšā dušā. Izlietotos korāla maisiņus ārā nemetam, izžāvējam un saglabājam. Atsevišķā stāstā es pastāstīšu, ko ar šiem korāla maisiņiem darīt. Tā kā veiksmīgu ūdens dzeršanu, un atceries, ka ūdens ir jādzer katru dienu.